Otrais video – reakcijas uz stresu. Kā, kāpēc un kādas ir mūsu reakcijas stresa situācijās? Pētot un analizējot stresu, stresa būtību, cīņu ar stresu, pirmais jautājums, ko nereti man uzdod auditorijās, ir, kāpēc rodas stress, no kā tas ceļas, kāpēc mūsos veidojas šī spriedze. Un atbilde ir pavisam vienkārša. Stress ir mūsu ķermeņa drošības sistēma, signalizācija, kas ieslēdzas brīdī, kad mūsu ķermenis sajūt apdraudējumu. Atcerēsimies stresa definīciju. Tātad ķermeņa reakcija uz apdraudējumu. Un atkarībā no tā, kāds ir mūsu pierastais reaģēšanas veids, mēs uz šo kairinājumu, apdraudējumu kaut kādā veidā atbildam. Stress ir komplicēts bioloģisks process, kas iesaista visu mūsu ķermeni, iesaista dažādas ķīmiskas vielas, kas darbojas mūsu ķermenī, noradrenalīnu, kortizolu. Tātad tās ir vielas, kas mūsos aktivizē stresu, kas veicina mūsu nervu sistēmas darbību. Un vienas nervu sistēmas vietā mums ir divas. Tātad tā ir simpātiskā nervu sistēma un parasimpātiskā nervu sistēma. Un, kad mēs runājam par atbildi uz stresu, tad mēs runājam par simpātiskās nervu sistēmas aktivizēšanu. Simpātiskā nervu sistēma ļauj mums nekavējoties rīkoties, savukārt, kad ir laiks atpūsties, paēst, atjaunoties, tad mūsu uzdevums ir domāt par parasimpātiskās nervu sistēmas aktivizēšanu, kur arī mūsu ķermeņa reakcija rāda, kura nervu sistēma tad ir ieslēgusies. Ja simpātiskai nervu sistēmai ir raksturīgas paplašinātas acu zīlītes, sausa mute, elpa, tā kā paplašinās elpceļi un citas pazīmes, ko šeit jūs arī varat redzēt šajā vizualizācijā. Tad parasimpātiskā nervu sistēma, jeb tā, kas ir atbildīga par atpūtu, tai ir uzdevums tātad pazemināt sirdsdarbību, veicināt gremošanu, atslābināties visā savā ķermenī, fiziski, ķermeniski atslābināties. Šajā vizualizācijā jūs varat redzēt, kā tad notiek ķermeņa reakcija uz konstatēto apdraudējumu. Tātad vispirms mūsu maņas šo te apdraudējumu konstatē. Apdraudējums tas var būt dažāds, un arī atkarībā no cilvēka mēs dažādi definējam, kas tad ir apdraudējums, jeb kas tad ir šie ekstremālie apstākļi vai kaut kas, ko mūsu ķermenis ir sajutis kā brīdinājumu. Tālāk ziņa nonāk smadzenēs. Smadzenes sūta tālāk baiļu reakciju, un noradrenalīns paceļ sirds ritmu, asinsspiedienu, un mēs varam reaģēt ātri. Šīs arī iepriekš nosauktās ķermeņa reakcijas, tās ir tās, kas palīdz mūsu ķermenim sagatavoties cīņai, jeb cīnīties efektīvāk pret to, ko tas ir konstatējis kā apdraudējumu. Un tad mūsu ķermenis izvēlas savu reakciju. Šī gadījumā es esmu pieminējusi divas no tipiskākajām reakcijām. Tas ir vai nu bēdz, vai cīnies. Un tālāk kortizols palielina cukura līmeni, un tas mums dod enerģiju atbildēt uz apdraudējumu, tātad ieslēgt šo te savu izvēlēto reakciju. Vai sajusto, ķermeņa sajusto reakciju. Nu, šeit jūs varat redzēt arī to, kāpēc cukurs mums ir tik svarīgs. Jā. Tā arī ir daļa no tā enerģijas pieplūduma, kas mums ir vajadzīgs cīņā ar stresu. Un arī ikdienā, kad mēs pastiprināti patērējam cukuru, īpaši stresa apstākļos, tā ir šī ķermeņa dabiskā reakcija, dabiskā vēlme uzņemt enerģiju, lai ar stresu cīnītos. Reakcija uz stresu ir automātiska, instinktīva
Un to mums ķermenis ieslēdz automātiski, tad, kad mēs sastopamies ar šo te stresu vai apdraudējumu vai kaut kādu milzīgu emocionālu spiedienu. Un šīs te reakcijas ir tādi adaptīvi mehānismi, kas nodrošina mūsu izdzīvošanu briesmu priekšā. Parasti un arī iepriekšējā slaidā es jau pieminēju, ir šī te klasiskā cīnies vai bēdz reakcija, bet patiesībā šo reakciju ir mazliet vairāk un tās ir mazliet niansētākas, un pēdējos gados ir iezīmējušās šādas, tātad cīnīties, bēgt, sastingt, padoties vai kaulēties. Kas tad ir šīs dažādās reakcijas, kā tās mēs skaidrojam? Cīnies. Tātad šo reakciju raksturo tāda adrenalīna pieplūde un gatavība konfrontēt šo apdraudējumu, kas tuvojas. Un šī reakcija manifestējas kā agresija, dusmas vai spēcīga tieksme pretoties un aizstāvēties. Un traumatiskā situācijā, jeb situācijā, kad mums ir šis stress milzīgais, akūtais, cilvēks izmanto šo cīnīšanās atbildi kā konfrontējošu, argumentējošu, pat fiziski agresīvu, un šādā veidā ķermenis rāda, kā justies spēcīgākam situācijā, kad kontrolas nav, kad tas ir zaudējis kontroli. Kā tad mēs piedzīvojam cīnīšanās reakciju savā darba vidē, savā aptiekā? Gan darbā ar klientiem, gan darbā ar saviem kolēģiem kolektīvā. Iedomāsimies stresa situāciju. Un abās pusēs šeit es to varu nedaudz iezīmēt. Cilvēks, jūsu klients, ir saņēmis nepatīkamu ziņu, kas ir saistīta ar kādu veselības problēmu. Tātad stress. Jebkāda šāda ziņa, kā jebkuras pārmaiņas, kas būs jāpieņem, kas ir jāpieņem, jebkura slikta ziņa sagādā satraukumu un kaut kādu emocionālu reakciju. Un lūk, te ir atslēgas vārds emocionālu reakciju. Atkarībā no cilvēka, cilvēks reaģēs dažādi. Un iespējams šim klientam, ar ko sarunājaties šajā brīdī aptiekā jūs, emocionālā reakcija ir cīnies. Tātad agresivitāte, argumentēšana, strīdēšanās un šis mēģinājums atgūt kontroli pār situāciju. Lūk, tāpēc viņš mums pretī ir šāds. Savukārt mums viņa uzvedība sagādā stresu, sagādā emocionālu diskomfortu, un mūsu ķermenis arī reaģē uz šo apdraudējumu. Ja mēs reaģējam tieši tāpat, cīnies, tad situācija eskalējas, situācija var nonākt līdz sūdzībai, agresijai un tam līdzīgi. Situācijā ar kolēģiem tieši tāpat mēs reaģējam uz stresa situāciju, un ja tā ir cīnies, tad mēs sākam strīdēties. Šajā brīdī mums ir ļoti nopietni jādomā par modeli, ko esmu jau pieminējusi, reakcija un rīcība. Tātad konstatējam reakciju, domājam par rīcību. Bēgt, jeb bēgšanas reakcija. Tā pretēji iepriekš pieminētajai cīnies, konfrontējošajai reakcijai, tās vēlme, to raksturo vēlme paglābties, izvairīties no apdraudošās situācijas. Un cilvēki, kas piedzīvo bēgšanas reakciju, varētu demonstrēt tādas rīcības kā došanos prom, pagriešanos, iešanu prom, skriešanu prom, izvairīšanos no konfrontācijas, vēlēšanos palikt emocionālā vai fiziskā distancē no apdraudējuma, reālā vai potenciālā vai iedomātā apdraudējuma. Šīs reakcijas pamatmērķis ir aizvest sevi prom, izvest sevi ārā no apdraudējuma drošībā. Bēdz. Vai esat kādreiz padomājuši, pamanījuši sevī šo reakciju kādā stresa situācijā darba vidē?
Vai nu, kad pretī ir kāds klients, kurš ir agresīvs, vai kad ar kolēģiem ir izveidojusies kāda stresa situācija, tad liekas pagriezties un aiziet, aizbēgt no situācijas. Jā, tā ir ļoti tipiska, ļoti cilvēciska reakcija, taču jāatcerās, ka bēgt tieši tāpat kā cīnīties nevedina uz situācijas risinājumu. Līdzīgi kā cīnies veicina situācijas eskalēšanu, bēdz, jeb aizbēgšana no situācijas veicina izvairīšanos, veicina to, ka situācija paliek neatrisināta, ka konflikts var ieilgt un kaitēt gan personīgi, jums kā darbiniekam, jums kā cilvēkam, gan arī uzņēmumam un uzņēmuma reputācijai. Teorijā tikpat bieži pieminēta reakcija, kā cīnies vai bēdz, ir arī trešā – sastingt. Ko tad nozīmē sastingt? Tā ir sajūta, ka tu esi iestrēdzis šajā situācijā, kļuvis nekustīgs. Tā var iesaistīt arī tādu kā nejūtīguma sajūtu, distances sajūtu no situācijas, reizēm pat mēģina salīdzināt ar tādu kā paralīzi. Tu stāvi apkārt, notiek lietas, bet tu nespēji pakustēties. Tas ir tāds kā ķermenis spēlē es esmu miris spēlīti. Droši vien, ka esat redzējuši dzīvnieki, ir dzīvnieki, kam ir tipiska šī reakcija pakrist un izlikties par beigtu. Un tad, kad cerībā, ka situācija pāries, un tad varēs celties, iet un darīt tālāk. Tā ir diezgan tipiska reakcija, kad apdraudējums mums šķiet pārāk liels, milzīgs, tas gāžas mums pāri, un mēs esam pārāk bezspēcīgi, pārāk iestrēguši, un, lai konfrontētu, lai cīnītos, un arī, lai izkustētos, pagrieztos un bēgtu. Kam īpaši jāpievērš uzmanība darba vidē, zinot, ka jums raksturīga reakcijas sastingt, vai, ja jūs pamanāt, ka sastingst kolēģi. Jo patiešām stresa situācijas var būt tādas, kad emociju un apkārt notiekošā ir tik daudz, ka cilvēkam nav spēka cīnīties, nav spēka bēgt, aiziet. Mūsu uzdevums ir zināt un pamanīt šo situāciju un izveidot iekšēji atbalsta mehānismu, ja mēs pamanām, ka sastingstam. Tā var būt kolēģa palīdzīga, klāt pienākšana un palīdzēšana situāciju risināt. Tas var būt paša izveidots mehānisms, paša izveidota sistēma. Ja pamanu, ka manī ir reakcija sastingu, tad ko es daru, kā es rīkojos, lai no sastinguma izkāptu, lai no sastinguma pats tiktu ārā. Par to, kā to izdarīt, skatieties kādā no nākamajiem video. Bez trijām jau pieminētajām tipiskajām reakcijām, bēdz, cīnies vai sastingsti, tiek pieminētas vēl divas ļoti raksturīgas reakcijas, kas ir pēdējos gados iezīmējušās kā stabilas šī reakciju apļa sastāvdaļas, tā ir kaulēties. Pirmā no tām ir kaulēties. To raksturo tāda spēcīga vēlme apmierināt, darīt laimīgus citus stresa situācijā. Cilvēki, kam ir šī piemīt vai ir tipiska šī kaulēšanās reakcija, varētu iesaistīties dažāda veida cilvēku apmierināšanas darbībās, tiecoties būt pieņemoši, izpalīdzīgi, pat tad, ja tas ir pretstatā tā brīža sajūtām vai pretstatā cilvēka vērtībām un attieksmēm kopumā. Šī reakcija, tās saknes ir meklējamas ļoti dziļi cilvēka vēlmē, vajadzībā pēc sociālajām saiknēm, pēc drošības, pat tad, ja tas nozīmē ziedot pašam savas personīgās robežas.
Kaulēšanos vispirms jau raksturo nekavējoša vēlme stresa situācijā izdarīt tā, lai izvairītos no konflikta. Pie tam izvairīšanās no konflikta pie šīs reakcijas tas nozīmē atteikties no sevis, no savām vērtībām, no savām robežām otra labā. Tā labā, lai nebūtu konflikts. Lai otrs nomierinātos, lai konflikts pat nesāktos. Vai kaut kas pazīstams? Jā, savā ikdienā, savā darba vidē mēs esam orientēti atrisināt situāciju vēl pirms ir sācies konflikts. Tātad pamanīt un izdarīt tā, lai klients vai kolēģis būtu apmierināts. Vai tā vienmēr ir reakcija uz stresu? Vai tā vienmēr ir reakcija uz traumu vai apdraudējumu? Visticamāk, nē, jo darba situācijās tā ir daļa no ikdienas, daļa no procesa. Kur mēs pamanām šo rīcību jau kā reakciju uz apdraudējumu un traumu? Situācijās, kad mēs patiešām atkāpjamies no savām vērtībām, kad mēs neprotam pateikt nē situācijās, lai tikai otrs būtu apmierināts. Piemēram, klients ir ieradies bez derīgas receptes, un mēs tomēr paklausot lūgumiem un draudiem, tātad esot pakļauti stresam, mēs tomēr ļaujamies un nepasakām, lai tikai būtu miers, lai mēs izvairītos no konflikta. Tātad šajā situācijā tā tomēr ir reakcija uz apdraudējumu, reakcija uz stresu. Jā, šī kaulēšanās reakcija parasti tiek pieminēta situācijā, kad citas jau ir izsmeltas. Tāpat par to runā daudz dziļāk, piemēram, runājot par līdzatkarībām. Līdzatkarīgiem cilvēkiem ir novērojama šī kaulēšanās reakcija, šī izvairīšanās no konfliktiem, šī līdzdarbošanās atkarīgajam, savu vajadzību ignorēšana. Līdz ar to, domājot par sevi darba vidē un par šo gana komplicēto reakciju, noteikti ir jāatcerās par darbu ar sevi, par robežu vilkšanu un par prasmi, mācīšanos pateikt nē. Un otrā ir šī te padoties, pakrist sajūta, jeb angliski tas ir vārdiņš flop. Tas ir patiešām šī te reakcija, kurā ir totālas padošanās, totāla kolapsa reakcija, kad cilvēks pilnībā sabrūk. Šī reakcija parasti ir novērojama cilvēkiem, ko situācija ir tik ļoti, šī traumatiskā situācija vai apdraudējums tik ļoti ir pārņēmis, ka cilvēks vairs nav spējīgs nec cīnīties, nec bēgt, nec arī pats sastingt. Bieži vien tur nāk kombinācijā tādas sajūtas kā bezcerība, bezpalīdzība, un šī tāda atkāpšanās, atteikšanās sajūta, liela, neaptverama stresa vai apdraudējuma priekšā. Tā patiešām ir šī sajūta, es padodos. Pakrišanas, jeb padošanās spilgtākais piemērs droši vien ir paģīpšana, ieraugot asinis vai ieraugot adatas. Tas ir pirmais, kas parasti tiek pieminēts kā piemērs. Tātad stresa izraisīta reakcija un cilvēks noģīpst. Tā ir ļoti, ļoti spēcīgs kairinājums, spēcīga ietekme uz cilvēku. Un šajās situācijās atkal mums ir jāzina sava reakcija, mums ir jāzina, kā es konkrētā situācijā jūtos, kas ir mani spēcīgie stresori, kas var izraisīt šo ķermeņa atslābumu vai paģīpšanu. Un tieši tāpat man ir jāzina un jāprot, kā reaģēt tad, ja manā priekšā uz stresu reaģē šādi klients vai kolēģis. Noslēgumā ir ļoti svarīgi atcerēties, ka atpazīšana, saprašana,
reakciju izvērtēšana ir ļoti svarīga, jeb fundamentāla, lai mēs varētu piedāvāt efektīvu atbalstu tiem cilvēkiem, kuri iziet cauri dažādām stresa situācijām, darbā, ikdienā, klientiem, kuri arī nenoliedzami ir sastapušies ar stresu, kas ir saistīts ar veselību, ar svarīgāko, kas cilvēkam dzīvē ir. Un tieši šo reakciju atpazīšana veicina empātiju un veicina informētu pieeju, lai no stresa veiksmīgāk atgūtos. Laiks apstāties, pārdomāt tikko dzirdēto, izvērtēt, paskatīties uz sevi, uz savu ikdienu un uzdot arī jautājumu. Kā jums šķiet, vai cilvēkam raksturīga tikai viena reakcija, jeb tomēr tā ir dažādu reakciju kombinācija?